Sveiki, draugi! Šodien es jums pastāstīšu, kā izveidot zvana melodiju telefonam iPhone. Sākumā savienojam telefonu kopā ar datoru, izmantojot attiecīgo USB kabeli. Tad, kad tas ir izdarīts, vēram vaļā iTunes. Ja šeit redzam tādu kā ikonu iPhone, tas nozīmē, ka telefons ar datoru ir savienots veiksmīgi. Tālāk pašā augšā kreisajā stūrī spiežam uz iTunes. Preferences. Windows vidē varētu būt nedaudz savādāk, tur noteikti būs File Setting vai File Options vai kaut kas tam līdzīgs. Tālāk šeit pie General jābūt ieķeksētam Tunes. Tas ir ļoti būtiski. Tad, kad tas ir, spiežam OK vai Save. Tālāk izvēlamies šajā te Song sarakstā attiecīgo melodiju, kuru vēlaties pārtaisīt par zvana toni. Ja, teiksim, šajā sarakstā nav attiecīgi jūsu izvēlētā melodija, tad vienkārši atrodiet to savos mūzikas folderos un šādā veidā vienkārši iemetat iekšā. Es to nedarīšu, jo šīs skaņdarbs jau atrodas šajā sarakstā. Tālāk nospiežam uz izvēlētās skaņdarba, labais taustiņš Get Info. Windows vidē varētu būt Options vai Settings. Tālāk nospiežam šeit uz Options un ieliekam ķeksi pie Start Time un Stop Time. Start Time ir tas, no kuras sekundes vai no kuras minūtes vēlties, lai šis zvana tons sāk skanēt jūsu telefonā. Teiksim, ja vēlties no 30 sekundes, tad vienkārši ielieciet 30, ja teiksim no minūtes 30, tad ieliekam šādi. Es likšu no paša sākumā, tas nozīmē, ka būs 0, 0, 0. Stop time es atstāšu 40 sekundes. Kāpēc 40 sekundes? Tas tāpēc, ka zvana toņa pieļaujamais garums ir 40 sekundes. Daudzi noteikti bļaus kāpēc, bet zvanītājs tāpat jums ilgāk par 40 sekundēm nekad nezvanīs. Ja teiksim skaņdarbs ir 3 minūtes garš, tad jūs gribat atskaņot no 2 minūtes, tad vienkārši ieliekam šeit 2,40. Nozīmē, ka būs 40 sekundžu intervāls atkal. Ok, es likšu pa nulēm un šeit atstāšu 40 sekundes. Tā, tad, kad šeit abi ķekši ir ielikti, šeit ir izmainīts, spiežam OK. Tālāk spiežam vēlreiz uz tā paša skaņdarbā, labo taustiņu un Create AAC version. Lūk, šeit viņš ir izveidojis kā jaunu skaņu celiņu ar garumu 40 sekundes. Tālāk šo te jaunu izveidoto paņemam un pārsviežam uz darba virsmas. Tālāk mums jāizmaina šīs te M4A uz M4R un use M4R. Windows vidē nedaudz savādāk, un es parādīšu, kā tas notiek. Tātad Windows vidē, kā redzam, mēs nevaram izmainīt no M4A uz M4R. Lai to varētu izmainīt, jārīkojas sekojoši. Nospiežam Starts, ierakstam meklētājā Folder Options. Vai arī vienkārši folder un atrodam, kur ir Folder Options. Tālāk augšā pie Tabu View izņemam ķeksi no Hide Extensions for No File Tapes. Nospiežam Apply. Tālāk redzam, ka mums ļauj izmainīt, un tad attiecīgi tad arī mainām no M4A uz M4R. Nospiežam uz Desktop un spiežam Yes. Tālāk varam ielikt apakaļ ķeksi pie Hide Extensions for No File Tapes. Spiežam Apply
un OK. Tad, kad tas ir izdarīts, tad šo te jaunizveidoto failu ņemam un dzēšam. Delete, multitrash. OK, un šo te no desktop sviežam šeit iekšā. OK, tālāk spiežam uz iPhone ikonas. Tones. Nu, un šeit redzam nosaukumu zvana tonim, ko esam izveidojuši. Ieliekam ķeksi un nospiežam Appli. Nu, un šeit viņš arī parāda, kad fails tiek iekopēts telefonā. Tālāk spiežam Done un paņemam savu telefonu un pārbaudam, vai zvana melodija ir ielādējusies veiksmīgi. Nu, to daram pie Settings, Sounds un Ringtones. Nu, tas īsumā arī ir viss, kas ir jāzina, lai izveidotu vienkārši zvana melodiju telefonam iPhone. Ja gadījumā kaut kas nav skaidrs vai kaut kas nesanāk, atstājiet apakšā komentāru un mēģināšu jums palīdzēt. Paldies, ka skatījāties! Uz tikšanos!